Labrīt, brāļi un māsas! Mēs sāksim dievkalpojumu mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. 4. adventas dievkalpojumu. Mēs pateicamies par mūsu Kungu Jēzu Kristu, kurš nāca šajā pasaulē kā mazs bērniņš, kurš piedzima silītē, kurš guldīja silītē. Viņš nāca, lai mūs glābtu, lai mūs atklātu savu tēvu, lai nomirtu par mums. Viņš mūs glābēs, un mēs viņu pielūgsim, mēs viņu godināsim, dziedāsim viņam slavu un pateicību, uzklausīsimies viņa vārdu, lūgsim viņa priekšā, klausīsimies to, ko viņš ir darījis mūsu dzīvēs, cik varens un liels ir mūsu kungs. Un drīz viņš nāks, mēs nezinām, kad tas būs, bet Dieva vārds mūs māca vienmēr būt gataviem. Viņš drīz nāks. Un mēs godināsim mūsu kungu ar dziesmām. Iesajas grāmata 12. nodaļa no 1. līdz 3. pantam. Un tai dienā tu sacīsi: es tev pateicos, kungs, ka tu dusmīgs biji uz mani, un tava dusmība ir novērsusies, un tu man iepriecini. Redzi, stiprais Dievs ir mana pestīšana. Es cerēšu un nebīšos. Jo tas kungs Dievs ir mans stiprums, mana slavas dziesma, un viņš man ir par pestīšanu. Un ar prieku jūs smelsiet ūdeni no pestīšanas avotiem.
Ieklausīsimies Dievu vārdā. Dievu vārdā, kas ir uzrakstīts apustuļa Pāvila vēstulē Filipiešiem 2. nodaļā. Apustuļa Pāvila vēstule Filipiešiem 2. nodaļa. Tātad, ja ir kāda pamācīšana Kristū, ja ir kāda mīlestības iepriecināšana, ja ir kāda gara sadraudzība, ja ir kāda sirds žēlastība un apžēlošana, tad darāt manu prieku pilnīgu, ka jums ir viens prāts, viena mīlestība, viena sirds un dvēsele. Un nedariet nenieka strīdēdamies vai lieku godu meklēdami, bet pazemīgi turēdami citu augstāku par sevi pašu. Ne tikai par savu labumu rūpējieties, bet arī par citu labumu. Tāds prāts, lai jums ir, kāds arī Kristum Jēzum bijis, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu, lai būtu līdzvērtīgs Dievam, bet pats sevi ir iztukšojis un kalpa veidu pieņēmis, un tā kā cits cilvēks tapis. Un cilvēka kārtā atrasts pats sevi pazemoja, paklausīgs palicis līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu vareni ir paaugstinājis un viņam dāvinājis vārdu, kas iet pār visiem vārdiem. Ka Jēzus vārdā būs ceļus locīti visiem tiem, kas ir debesīs un virs zemes un apakš zemes, un ik katrai mēlei apliecināt, ka Jēzus Kristus ir tas kungs par godu Dievam, tam tēvam. Tad nu mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausīgi bijuši, ne tikai man klāt esot, bet nu daudz vairāk man klāt nesot, dzenaties ar bijāšanu un drebēšanu uz to, ka topat svēti. Jo Dievs ir tas, kas iekš jums padara gan gribēšanu, gan darīšanu pēc sava labā prāta. Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, ka esat bezvainīgi un skaidri, nenoziedzīgi Dieva bērni, niknas un netiklas tautas vidū, kur jūs spīdat, tā kā spīdekļi pasaulē, pasargādami dzīvības vārdu man par slavu uz Kristus dienu, ka es neesmu veltīgi skrējis, nec veltīgi darbojies. Āmen. Mēs dzirdējām
Dievu vārdu, par mūsu kungu, par mūsu glābēju. Viņš atstāja debesu godību, viņš kļuva par cilvēku, viņš nonāca šajā pasaulē un kļuva par cilvēku. Mēs lasījām, viņš iztukšoja sevi, viņš pieņēma kalpa veidu, kļuva kā cilvēks, pats sevi pazemoja un palika paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu varenīgi paaugstinājis un viņam dāvinājis vārdu, kas iet pāri visiem vārdiem, ka Jēzus priekšā būs locīt ceļus visiem, kas ir debesīs un virs zemes un apakš zemes. Un katra mēle apliecinās, ka Jēzus Kristus ir tas kungs par godu Dievam. Un mēs arī nāksim lūkšanās un pielūksim mūsu kungu, mūsu glābēju. Viņš ir pāri visiem. Viņš ir kungu kungs, ķēniņ ķēniņš. Zemosimies lūkšanā un pacelsim savas balss lūkšanā. Господи, я благодарна Тебе за Духа Святого, который, Господь, ведет нас, который ведет и наставляет. Я благодарна Тебе за всех братьев и сестер, что мы, Господи, сегодня видим друг друга. Господь, мы Твои дети, вот одна семья. Я благодарна Тебе, что Ты возлюбил нас своей любовью. Господи, Ты указал нам путь спасения. И помоги, благослови, дойти нам до конца, Господи, этой жизни, которую мы сейчас проходим. Я благодарю Тебя, Господь, за брата, Господь, который Ты благословил, хранил его эту неделю. Господи, Ты дал мне слово, которое для меня, Господь, для нас. Благослови, чтобы мы услышали все, что Ты говоришь нам. И мне, Господь, в первую очередь, я благодарю, благослови Его, Слово Его, семью Его, Господь, благослови также наших музыкантов. Я благодарю, Господь, что Ты посылаешь, и Ты благословляешь и не даешь им этот труд. Благослови их семьи, Господи, каждый нуждается в чем-то, услышь молитвы. И всех нас благослови, также город приношу, Господи, спасай, чтобы это рождественское время, оно не было таким пустым, как каким-то, Господи, Иисус, дорогой, разными всякими прибаутками и всякими, Господь, но чтобы имя Твое прославили, чтобы многие уразумели, кто есть Христос, как, Господи, Ты Спаситель всего мира, Ты пришел спасать людей, грешных, спасать, Господь, чтобы беспечно не могли проводить этот праздник, Господь. Ты не только родился, Ты умер за каждого, Ты умер, Господь, чтобы дать жизнь вечную. Ты пролил кровь свою святую за каждого. О, слава Тебе, хвала Тебе. Даже благослови тех, которых нету сегодня среди нас, по разным причинам, Господи. Иисус, дорогой, Ты знаешь, благослови каждого, наставляй каждого, чтобы быть всегда в доме Твоем, прославлять Тебя. Иисус, Господь, я благодарю Тебя, благослови нас каждого, слава Тебе и хвала Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя. Помощь наша от Господа, сотворившего небо и землю, море и сушу. Человека по образу подобия своему, помощь от Тебя, Господь. Ты Бог, Творец, Владыка неба и земли, Тебе всю славу воздаю. Тебе всю честь за новую милость, которую Ты проявил к нам. И мы пришли в молитвенный дом,
прославить имя Твое святое, Господь дорогой, за все Твои благодеяния. Ты нас хранил, миловал, Боже святой. Ты продлеваешь жизни нашей на земле. Даруешь нам еще возможность, Господь, Тебе служить. Помоги нам это делать. Всем сердцем и душой Тебе служить и не грешить. Временем дорожить, которое так быстро бежит. Использовать это время так, как Тебе угодно, даруй нам это на мудрости, ума, разума. Силой свыше нас, Господь дорогой, облеки, Духом Твоим Святым наполни. Твое Слово да будет прославлено, Господь, мой дорогой, на этом месте. Отче праведный, благослови каждого пришедшего, Господь, на это место, преклонившего свои колени, Господи, Господь. Благослови и тех, кто не пришел, кто в слабости, каких немощах. Поддержи, укрепи, восстанови, обнови, Господь, у Тебя сила, у Тебя власть. Ты врач, целитель, Ты всемогущий Бог, Ты вчера, сегодня, во веки тот же. Твоя рука не сократилась, сила не умолилась. Ты вечный, Ты всемогущий, Ты великий. Помоги нам прославить Тебя достойно, Господь, жить для Тебя, умирать для греха и дорожить этим временем, которое мы имеем, и служить Тебе всем сердцем и душой, верными быть Тебе. Защити нас всех, сохрани нас всех от всякого рода зла. Твое имя да светится, да будет оно прославлено и возвеличено, вечный Бог Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Dārgais Jēzu, es Tev pateicos, ka Tu atkal devis dārgu rītu, ka Tu atkal devis dārgu dienu, kungs. Slavu Tev par attīstīto nedēļu, kā Tu esi mūs vadījis, sargājis, sveicījis, iepriecinājis, kā Tu dažādā veidā esi katru mūs vadījis. Bet, kungs, piedodi, kungs, arī visu, kur esam bijuši līdzprātīgi, kur esam bijuši paštaisni, kur esam bijuši kaudīgi, tiesātāji, piedodi, kur esam dzīvojuši pēc savu mīlestības prātu, piedodi to man, piedodi to maniem brāļiem, māsām, kas ir sāpinājis tevi un apkalpojis tevi. Mēs gribam nožēlot no visu ielikt tavās rokās, Jēzu, Jēzu, Jēzu. Lai Tavs dārgās asinis mani katru dienu, septiņkārt šķīsti un mazgā un palīdzi vietinās un svēto, ka esam derīgi trauks tavās rokās, ka Tu vari mums vietot savam godam un savam slavai. Svētī savu vārdu, savu kalpu, svētī dziesmas, ko dziedāsim. Tas viss pagodina Tevi, tas viss augsteic Tevi, Jēzus palīdzi un palīdzi mums paklausīt visam, ko Tu saki, kungs, Jēzu. Tu biji paklausīts ēros nāvei. Palīdzi arī man, maniem brāļiem māsām, visās lietās paklausīt un uzvarēt sapna kārdinājumu un pagodināt Tevi. Lai nāk Tavu valstī, lai izlejās Tavs gars, lai izgaismo visas lietas tā, kā Tu esi, un palīdzi mums attīrīt augļus. Jēzu, lai nav gaismas šī kavēšanās, lai Tavs gars ar jaunu spēku darbojas mūsu vidū. Kungs palīdzi, kungs palīdzi. Uz Tevi ceram, uz Tevi. Aleluja. Tev slavu. Amen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu, ko Tu savā žēlestībā mums esi piešķīris. Mēs Tev pateicamies, ka varējām pamosties no rīta, ka varējām atvērt savas acis, ka varējām piecelties. Paldies Tev, kungs, par kājām, par rokām. Paldies Tev par Tavu lielo žēlastību, kungs. Mēs Tev pateicamies, ka varam būt Tavā namā un zemoties Tavā priekšā. Tu kungu kungs un ķēniņ ķēniņš, Tu glābējs. Mēs nākam pie Tevis, Jēzus. Tu esi cerība šai pasaulē. Tu atstāji debes godību. Tu nāc kā mazs bērns šajā pasaulē. Un mēs Tev pielūdzam, Jēzu. Tu kungs, Tu nomiri pie krusta, Tu izlēji savas asinis.
Tu atdevi savu dzīvību, Tu mums devi savu svēto vārdu, Tu mums sūtīji savu svēto garu, kas mūs vada un atgādina mums par Tevi, Jēzu. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Jēzu, par Tavu svēto vārdu, ko Tu esi atstājis, ka mēs varam lasīt savā dzimtajā valodā, un mēs varam, Kungs, uzzināt par Tevi, un Tavs vārds mūs tuvina Tev, Kungs. Es Tev lūdzu šodien darbojies mūsu vidū, uzrunā mūsu sirdis, Kungs, lieto katru dziedātāju, katru dziesmu, Kungs, katru liecinieku, katru dziesminieku, Jēzu, katru Tavu vārda teicēju, dod, ka vēl daudz iepazīst Tevi šajā plašajā pasaulē, kas dzīvo bez cerības, kuri vēl Tevi nepazīst, Kungs. Apžēlojies arī par Jaunjelgavu, par šiem cilvēkiem, kas dzīvo apkārtnē, ka viņi arī meklētu Tevi, Jēzu. Mēs Tev pateicamies, mēs Tevi godinām, mēs gaidām, Kungs, ka Tu nāksi drīz. Tu redzi to ļaunu un to postu, kas pasaulē valda, Kungs, bet mēs ceram uz Tevi. Un palīdz, ka Tu mūs atrod vienmēr gatavus, gaidošs, Kungs, ar degošām sirdīm, piepildīts ar Tavu eļu, Kungs, Jēzu, ar degošām lāpām, palīdz mums neatplust, Kungs. Redzot tumsu, redzot pretspēkus, palīdz mums vēl karstāk Tevi lūgt, vēl vairāk, Kungs, paļauties uz Tevi, Jēzu. Tu, mūsu glābējs, mūsu kungs. Mēs uz Tevi ceram, uz Tavu žēlastību. Lai slava Tev, lai gods Tev un pateicība. Āmen. Amen.
Tagad būs laiks liecībām, Dieva vārda pārdomām un dzējai, ko Dievs ir ielicis jūsu sirdīs, bet pirms tam bērniņi dosies uz svētdienas. Varbūt kādam ir liecība, dzēja, dziesma. Dievs ir ielicis kaut ko sirdī, lūdzu nākiet un dalieties. Sakiet, ko Dievs darīs jūsu dzīvē. Mēs arī aizlūksim par bērniņiem, pirms viņi uzsāk savu nodarbību. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par bērniem. Tu esi bērnu draugs. Mēs lūdzamies svētītu viņus, svētīt skolotāju, dot, ka viņi šodien var iemācīties vairāk par Tevi, Jēzu. Ka viņi dzīvo no savas agrās bērnības līdz laikam, kad Tu viņus ņems mūžībā kopā ar Tevi, kungs. Svētītu viņus, runā uz viņu sirsniņām, kungs, mēs ieliekam Tavās žēlīgajās rokās. Āmen. Dievs jūs svētī. Es laikam ar savu dzejoli būšu aizskrējis uz priekšu kādam laikam. Bet ar tiem dzejoliem ir tā. Vai tā ir diena, vai tā ir nakts, karstums vai augstums. Bet ja pie tevis atnāk ideja, nāk dzejas vārds, vārds sakot, nav ko stiept gumiju, paņem papīru ātri un pierakstu to domu, jo pretējā gadījumā no rīta tu neko vairāk neatcerēsies ar visām pūlēm. Zini, ka bija kaut kas, gribēju pateikt. Un nav. Un bija tāda brīži, kad vasarā, piemēram, tu trāpi uz tāda vīņa smadzenēs, ka tu ārā 30, 25 grādu temperatūru, un tu raksti par ziemu, par kupeļiem, un raksti tā, ka tev pašam zosādi uzmetas visu to. Ja? Un tas ir tas brīdis, kad ir tiešām jāraksta. Vai arī otrādīgāk. Vasarā par ziemu vai otrādīgāk. Ja tu šos brīžus nevar palaist garām. Tā nu man arī ir. Vēl jau it kā Ziemassvētka nav, bet turpat vien esam. Nekur tālu neesam palikuši. Ir Ziemassvētku nakts, un saukts sākas jauna ēra. Ir dzimis pestītājs, to izjūt pasaule un debesu sfēra. Šī nakts ir svētākā no visām, otras tādas nebūs it nekad. Ir brīnums noticis, kāds vēl nav bijis, un arī turpmāk nenotiks jau kad. Dzied eņģeļi un līksmo debes zvaigznes. Pār pasauli iet liela miera vēsts. Ieradies ir pasaulē reiz glābējs, un ko viņš iedēstīs, būs dievbības dēsts. Un katrā stūrītī uz mūsu zemes
Mums zināms Ziemassvētku stāstījums. Tas ir tik liels un ir tik patiess, ko nekad neskars neskaidrības jautājums. Mēs sveicam Jēzu Kristu. Dēļ mums viņš nācis pasaulē. Jā, lūgsim, piedos mūsu grēkus, tad ticībā uz Jēzu paliksim. Paldies! Аминь. Man arī būs šodien ko stāstīt. Vienas tēma, ko man jau pagājušā reizē bija. Mākslīgais intelekts un ikdiena. Tāpat kā telefoni, arī mākslīgais intelekts, diemžēl, nāk mūsu dzīvēs. Nevar teikt, ka tas ir kaut kur tālu. Pienāks diena, ka mēs bez viņa nevarēsim. Tāpat kā bez telefona. Mans stāsts ir tāds, ka visā šajā procesā, gatavošanas procesā, es arī izmantoju arī mākslīgā intelekta idejas. Un es vienā dienā sevi pieķēru. Man tas mākslīgais intelekts ir tik daudz, viņš bija tiešām ļoti daudz, ka es to ķēros. Ja nav sastopams cilvēks, nav tūlīt un tagad cilvēks, kas ģenerē kaut kādas idejas un kopīgi liek galvu kopā, tad ir mākslīgais intelekts. Un tad man vienā brīdī Dievs kaut kas sirdī pietiek, stop. Tas ir bīstami. Un stāvot šeit, man arī nāca iekšā, nevajag jau nekādu antikristu cilvēku. Patiesībā arī ieliekot raksturvietu, pamēģiniet ielikt mākslīgajā intelektā, ierakstīt raksturvietu, ko viņš izmetīs. Kādu piedāvājumu Ziemassvētku, piemēram, Ziemassvētku, priekš Ziemassvētkiem. Viņš tā neieliks īsto raksturvietu, viņš ieliks daļējo, tādu izvilkumu, kas gluži nav tas, jo viens vārds prasot no raksturvietas un izmainās visa būtība. Tāpēc esiet uzmanīgi un interesēti tie, kas skolā arī izmanto. Telefons cilvēku padara vientuļu. Mākslīgais intelekts stulbu. Piedodiet, bet tas tā ir. Un tas ir bīstami. Bet, diemžēl, arī darba vietās viņš būs, viņš ienāks. Cilvēku trūkuma dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ vēl lētāk. Nevar atbildēt, es šo nekomentēšu, bet esiet uzmanīgi, kur jūs viņu izmantojat. Arī telefonā mēs izmantojam. Mēs pārlieku, mēs taču kaut ko palasīsim. Un paiet 1 minūte, 1 stunda, 2 stundas, 3 kaut ko. Es te aizsēdējos. Tāpat arī būs mākslīgajā intelektā. Viņš valdīs par jūsu dzīvi. Noteiks jūsu ikdienu. Jūs kaitīs, skriesiet pakaļ. Un ļoti uzmanīgi tie, kas raksta svētrunas, tiešām ļoti uzmanīgi, jo es esmu vienkārši tā intereses pēc ielikusi, tur ir kaut kas, bet patiesībā tur ir tālu līdz garīgai augšanai. Tas ir tikai tāds virspusēji, un tas tiešām man novest no ceļa. Paldies! Paldies! Vēl kāds? Valds. Slavu Dievam, ka mēs esam Ziemassvētku, Kristus dzimšanas svētku priekšvakarā. Un Dieva vārdā arī mēs kādā vietā lasam tam patiesam gaišumam, kas ik vienu cilvēku apgaismo bija nākt pasaulē. Es gribētu vaicāt, kad patiesais gaišums mani apgaismo, tevi apgaismo, pasaki, ko tev gribās darīt tad, kad tu esi saņēmis
no augšas gaismu, no patiesā gaišuma, no Kristus, saņēmis šo gaismu. Ko tev gribās darīt? Brāļi, māsas, vai mēs nepiedzīvojam tādus brīžus? Dievu slavē. Dievu slavē. Jā, bet tas ir tikai drusku vēlāk. Ko mums gribās darīt? Pirmais, Pateikties. tas arī slavē, tas pats tikai citiem vārdiem, jā. Kad patiesais gaišums mani apgaismo, es taču ieraugu sevi, kā tas kungs mani redz, vai ne? Un tu ieraugi, kā tas kungs tevi redz. Un kad mēs tā rūpīgi šai gaismā ieskatāmies savā sirdī, mums gribās taču daudz ko nožēlot. Vai nav tā? Vai jūs esat tik kristāli tīri un nekur neesiet nekas noticis, kad nekas nav jānožēlo, ka gaisma spīd? Kad tas patiesais gaišums spīd, tad pirmais mums gribās grēkus nožēlot. Tā vajadzētu būt. Jā, ka viņš rāda valdi, redz, kāds tu esi. Redz, kā tu tai situācijā rīkojies. Redz, kā tu tur izteicies. Redz, kā tu tur nesavaldījies. Redz, kāds tu tur biji. Patiesais gaišums rāda. Es varu no tā novērsties un neko nedarīt, bet es varu teikt, kungs, piedodi man. Piedodi man, kad es daudzkārt esmu dzīves situācijās tevi apkaunojis. Un viss, kas iziet no cilvēka, kas nav dievišķs, tas viņu apgāna. Tā saka Dievvārds, viss, kas iziet nepareizi. Un tas, kas mani apgāna, ja es to nenožēloju, starp mani un to kungu šī plaisa kļūst vēl lielāka. Kad Pāvils ieraudzīs sevi Dieva gaismā, viņš sāpīgi izsaucās. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraugs no šīs samaitātās miesas. Viņam tas sāpēja, viņam tas ļoti sāpēja, un viņš to nožēloja, viņš piedzīvoja žēlastību. Kad Jesaja izsaucās, kad es esmu vīrs ar nešķīstām lūpām un tautas vidū dzīvoju. Kad viņš bija Dieva gaismā ieraudzījis sevi, viņš ieraudzīja arī savu nešķīstumu. Viņam tas sāpēja, un viņš to gribēja nolikt, viņš to nolika un nožēloja. Brāļi, māsas, mēs esam Ziemassvētku priekšvakarā, kur patiesam gaišumam gribās ikvienu apgaismot. Un lai mēs ņemtu to vērā. Un kad mēs patiesā gaismā esam nožēlojuši katrs, kas katram jānožēlo, tad nāk prieks, tad nāk pateicība, tad nāk slava, tad gribās to kungu teikt un teikt. Bet pirmais ir, kad man jānožēlo grēki. Vai tu to dari, vai tu tā ņem vērā to patieso gaišumu savā dzīvē. Lai Dievs uz to mūs svētī, ka mēs viņa apgaismoti varam būt, viņa lietoti un varam būt vēl par gaismu citiem. Lai Dievs mums to palīdz. Amen. Amen. Paldies brālim Valdim par uzrunu. Nāk prātā kāds gadījums. Bilijs Grehems stāstīja, ka viņi gaidīja no televīzijas cilvēkus, lai sniegtu interviju. Un pirms tam viņi uzkopa to telpu, kurā bija nozīmēta intervija, nozlaucīja putekļus. Bet, kad ienāca studijas cilvēki ar saviem prožektoriem, ar savām gaismām un sāka izgaismot to telpu, ak vai parādījās tik daudz putekļu, kas iepriekš netika pamanīti. Bija jāpārslauka, bija vēlreiz jātīra. Līdzīgi arī, kad Kristus gaisma mums atspīd, kad mēs tuvojamies ar vien tuvāk Kristumu, mums jākrīt uz savu vaigu. Jāsaka, ka es nožēlojamais cilvēks. Ak vai man! Es ar nešķīstām lūpām, es ar nešķīstu sirdi, ar nešķīstām acīm. Kungs glāb mani.
Kristus tiešām mūs turpina uzrunāt šajā Ziemassvētku laikā. Varbūt vēl kāds? Ja nē, tad mēs dziedāsim un godināsim to kungu. Arī saliksim savus labprātīgos ziedojumus Dieva valstības darbā. Sirdi atdodu
Paldies Dievam. Paldies par dziesmām, par liecībām, par uzmundrinājumu. Mēs ieklausīsimies Dievu vārdā, kas ir uzrakstīts pravieša Jesejas grāmatas 53. nodaļā. Pravietis Jeseja, 53. nodaļa, lasīšu no 1. panta līdz 3. pantam. Kas tad nu tic mūsu sludināšanai, un kam ir atklājies tā kunga elkonis? Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvase un kā saknes atzarojums izkautušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzēt, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Taisni otrādi, viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu svēto vārdu. Lūdzos runā uz mūsu sirdīm, aizskar tās, stiprini mūs, palīdz mums sadzirdēt, ko Tu gribi teikt. Runā, Kungs, palīdz Tu mums. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Jau daudzus gadus simtus pirms Jēzus Kristus piedzima kā bērniņš, šajā pasaulē nāca. Dievs caur saviem praviešiem, caur saviem kalpiem atklāja, ka nāks glābējs, ka nāks pestītājs, ka nāks Mesija, ka viņš mirs par cilvēku grēkiem un tos atbrīvos no mūžīgas pazušanas, glābs no elles posta. Un šo nolasīto rakstu vietu, ko tikko lasījām, no pravieša Jesejas grāmatas, Dievs lika savam kalpam rakstīt pravietim Jesejam apmēram 700 gadus pirms Jēzus Kristus piedzimšanas. Un tad, kad mēs lasām veco derību, tur daudzkārt Dievs runā, ka viņš sūtīs glābēju, ka viņš sūtīs pestītāju. Piemēram, mēs varam lasīt no pravieša Jesejas grāmatas 11. nodaļas pirmos 3 pantus, un tur ir rakstīts: zars riesīsies no Isaja celma, un atvase no viņas saknēm nesīs augļus, un pār to klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un tā kunga bijības gars. Bijība tā kunga priekšā būs viņam salda smarža, un viņš netiesās pēc tā, ko viņa acis redz, un nespriedīs pēc tā, ko viņa ausis dzird. Pravieša Jesejas grāmatā 7. nodaļā 14. pantā rakstīts: tādēļ tas kungs pats jums dos zīmi, redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls. Vēl daudzus simtus gadus iepriekš, pirms Jēzus piedzima, Dievs jau lika savu kalpu sirdīs. Rakstiet, lai cilvēki zina, ka nāks Mesija. Pravieša Jeremijas grāmatā 23. nodaļā 5. pantā un tālāk mēs lasām: redzi, nāks dienas, saka tas kungs, ka es izrietīšu Dāvidam īstu atvasi, kas valdīs kā ķēniņš,
valdīs ar gudrību un uzturēs tiesu un taisnību valstī. Viņa laikā izglābs Jūdu un Izraels dzīvos drošībā, un viņa vārds, kā to sauks, būs tas kungs, mūsu taisnība. Dievs iepriekš daudzkārt apsolīja, ka nāks glābējs. Viņa kalpi pravieši pravietoja. Dieva ļaudis gaidīja, ka nāks Mesija. Pravieša Jesajas grāmatā 9. nodaļā 1. pantā rakstīts: tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaismu. Un 5. pants: jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem, viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala uz Dāvida troņa un viņa ķēniņa valstībā, viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. To darīs tā kunga Ceboda dedzīgums. Pienāca laiks, un Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu kā pasaules glābēju, lai viņš nāktu, lai viņš nomirtu par maniem un taviem grēkiem pie Golgātas krusta. Mēs lasījām no pravieša Jesajas grāmatas 53. nodaļas pravietojumu, kuru Dievs deva pravietim Jesajam, un svētā gara uzrunāts, iedvesmots viņš rakstīja: viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvase un kā saknes atzarojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Viņš, tā kunga kalps. Viņš nenāca ķēnišķīgā krāšņumā, kā liels valdnieks, kā kara vadonis. Viņš nenāca ar armiju, ar spēku, lai ar varu pakļautu cilvēkus sev, bet mēs lasījām: viņš, tā kunga kalps. Viņš nāca šajā pasaulē kā kalps, lai kalpotu, lai atdotu savu dzīvību par grēciniekiem. Un mēs dievkalpojuma sākumā lasījām apustuļa Pāvila vārdus vēstulē Filipiešiem 2. nodaļā, kur Pāvils saka: bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc Dievs arī viņu ļoti paaugstināja un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs, Dievam Tēvam par godu. Jēzus sevi iztukšoja. Viņš atstāja savu dievišķo stāvokli, viņš nāca šajā pasaulē un kļuva kā kalps, un pravietis Jesaja pravietoja: viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā. Viņš nāca šajā pasaulē tādā laikā, kad valdīja liela tumsa, dziļa tumsa. Dieva vārds nebija dzirdams. Pravietiska balss ilgi nebija dzirdama. Kopš pravieša Malahijas pēdējā vecās derības pravieša laika pagāja apmēram 400 gadi. Valdīja tumsa. Cilvēkiem bija jāpielūdz imperators, bija jāmaksā lielas nodevas. Garīgajiem vadītājiem un laicīgajiem vadītājiem cilvēki vienkārši ļaudis maz interesēja.
Un mēs varam lasīt Mateja evaņģēlijā 4. nodaļā 16. pantā par to laiku, kāds tajā laikā bija, kad Jēzus nāca. Mēs lasām ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redz lielu gaišumu. Un tiem, kas sēdēja nāves zemē un ēnā, gaisma uzlēkusi. Mateja 4.16. Cilvēki sēdēja tumsībā, sēdēja nāves zemē un ēnā. Un tagad caur Kristus nākšanu gaisma viņiem uzlēkusi. Bija bezcerība, bet nāca viņš, Dieva sūtītais, tā kunga kalps, glābējs, cilvēku pestītājs, Dieva jērs, viņš, tā kunga kalps. Un pravietis Jesejs sacīja, viņš uzauga neticīgā pūļa priekšā, kā atvese un kā saknes atzarojums izkaltušā zemē. Viss bija garīgi saurs, viss bija izskaltis, viss likās bezcerīgs. Dievs vairs tā nerunāja, kā iepriekš caur saviem praviešiem. Cilvēki bija apjukuši, daudz bija nomaldījušies, tauta bija apspiesta. Un šajā grūtajā, drūmajā laikā Dievs sūtīja savu kalpu, savu dēlu, Jēzu Kristu, lai viņš nāktu, lai viņš nomirtu par cilvēku grēkiem pie Golgātas krusta. Tā kunga kalps. Viņš auga neticīgā pūļa priekšā. Viņš nāca tad, kad valdīja tums un bezcerība. Un pravietis Jesai turpināja sakot, viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. No ārpus skatoties, nebija nekas īpašs, nebija kāda izskata brīnišķīga. Viņš nepiedzima pilī, viņš nepiedzima pie augsmaņiem, tur nebija nekā ārīgi redzama. Mūsdienu sabiedrība ir tendēt uz to, lai izrādītu savu ārienu, lai izkrāsotu, lai izdaiļotu, lai būtu pamanāms, košs, lai pievērstu cilvēku uzmanību. Notiek liela pušķošana, bet Dievs, mēs lasām savā lielajā gudrībā, spēkā nelika uzsvaru uz ārējo, uz krāšņo, uz bagātīgo, uz skaisto, uz valdzinošo. Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvase un kā saknes atzarojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Un pravietis Jesai turpināja, viņš saka 3. pantā, taisni otrādi, taisni pretēji, viņš bija nicināts. Labākie ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Jēzus, mūsu glābējs, viņš nenāca ar ārējo, ar slavu, ar godu, ar skaisto, ar izdaiļoto, ar izgreznoto, bet viņš nāca tik vienkārši. Lai tu un es, mēs šodien varētu nākt pie viņa un piedzīvotu, kā viņš aizskar mūsu sirdis, kā viņš maina mūsu dzīves. Viņš nāca kā kalps. Jēzus mazgāja savu mācekļu kājas. Viņš ļāva sevi sist, pienaglot pie krusta, ļāva sevi sist ar pletnēm. Viņš ļāva sev uzlikt ēršķu vainagu galvā. Viņš ļāva caurdurt savas rokas un savas kājas ar naglām. Un, kad mēs domājam par Jēzus Kristus piedzimšanu, mēs varam redzēt, ka jau no paša sākuma, kad viņš piedzima,
viņš sastapās ar nicinājumu, ar grūtībām, ar atstumtību, ar ciešanām. Vai jūs atceraties tos Bībeles notikumus, kur runā par Jēzus Kristus piedzimšanu? Kam Marija, kam Jāzeps, kam mazais bērns Jēzus gāja cauri, kādām ciešanām, grūtībām, nicinājumiem, neizpratnei. Mēs varam lasīt Lūkas evaņģēlijā 1. nodaļā, sākot ar 26. pantu, bet 6. mēnesī eņģeli Gabriēlu Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nācereti pie jaunavas, kas bija sadarināta vīram, kam vārds Jāzeps no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis pie viņas ienāca sacīja: esi sveicināta, tu apžēlotā, tas kungs ar tevi. Bet viņa iztrūkās par viņa valodu un domāja pie sevis, kas tas par sveicienu. Un eņģelis sacīja: nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūti savās miesās un dzemdēsi dēlu un sauksi viņa vārdu Jēzus. Tas būs liels un viņu sauks par visaugstākā dēlu, un Dievs tas kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni. Un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Bet Marija sacīja eņģelim: kā tas var notikt, jo es vīru neapzinos? Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja: Svētais gars nāks pār tevi, un visaugstākās spēks tevi apēnos. Tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Zini, Elizabete, tava radiniece, savā vecumā arī ir grūta ar dēlu, un iet tagad jau 6. mēnesī tā, ko dēvē neauglīgu, jo Dievam nekas nav neiespējams. Bet Marija sacīja: redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Un eņģelis no viņas aizgāja. Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu Nācereti pie jaunavas. Marija jau bija sadarināta Jāzepam no Dāvida cilts. Marija bija atradusi žēlastību pie Dieva. Eņģelis viņai pateica Dieva gribu, ka viņai piedzims bērns, Dieva dēls. Marija jautāja, kā tas var notikt, es vīru neapzinos. Es neesmu vēl apprecējusies ar Jāzepu, bet Dieva eņģelis sacīja viņai: Svētais gars nāks pār tevi, un visaugstākās spēks tevi apēnos. Tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Un mēs lasījām, ka Marija pieņēma Dieva gribu savai dzīvei, ko Dieva sūtītais eņģelis viņai bija pasludinājis. Marija sacīja: redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Un Marija sāka gaidīt bērniņu. Un kopš tā brīža, kad Marija pieņēma eņģeļa vārdus, Dieva gribu savai dzīvei, viņas dzīvē iesākās svētīgais ciešanu ceļš. Bērniņš pieauga, sāka kļūt pamanāms. Laikam jau apkārtējie cilvēki sāka par to runāt, varbūt kāds sāka nosodīt. Arī Jāzeps, mēs lasām Dievu vārdā, gribēja Mariju slepeni atstāt, vairīties no viņas. Un pravietis Jesē pravietoja 53. nodaļā, viņš rakstīja taisni otrādi. Viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija nomocīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Mateja evaņģēlijā 1. nodaļā 19. pantā lasām: bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās no viņu slepeni atstāt. Jāzeps bija nodomājis Mariju atstāt,
Viņš negribēja viņai darīt pāri, publiski pazemot. Bet mēs lasām tālāk Dieva vārdā, bet viņam tā savā prātā domājot, redzi, tā kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju savu sievu ņemt pie sevis, jo kas viņā iedzimis ir no svētā gara. Tad, kad Marija pieņēma Dievu prātu savai dzīvei, sākās svētīgais ciešanu ceļš, neizpratne, nosodījumi, tuvākie varbūt sāka nošķirties. Jāzeps nevarēja saprast notiekošo, bet Dievs viņam sacīja: viņa dzemdēs dēlu, un tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājis savu praviešu muti sacīdams: redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņa vārdu tev būs saukt Jēzus, Imanuēls, tulkumā Dievs ar mums. Un Jāzeps, uzmodies no miega, darīt tā, kā tā kunga eņģelis tam bija pavēlējis. Viņš ņēma savu sievu pie sevis, un viņš to neatzina, līdz kamēr viņa bija dzemdējusi dēlu un deva tam vārdu Jēzus. Jāzeps uzmodās un darīja tā, kā tā kunga eņģelis viņam bija pavēlējis. Viņš ņēma Mariju, savu sievu pie sevis. Tad, kad Marija bija pateikusi: redz, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Tad, kad Jāzeps darīja tā, kā tā kunga eņģelis viņam bija pavēlējis, un ņēma Mariju, savu sievu, pie sevis, lasot Kristus dzimšanas notikumu, tālāk redzam, ka priekšā vēl bija ciešanas, priekšā vēl bija grūtības, pārbaudījumi turpinājās. Viņiem bija jāiet tāls ceļš uz Betlēmi, pierakstīties. Lūkas evaņģēlijā 2. nodaļā, sākot ar 1. pantu, lasām, tādī laikā no ķeizara Augusta nāca pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus, un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirēnijas valdīs Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nāceretes pilsētas nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu vārdā Betlēmi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju, savu sadarbināto, kas bija grūta, un tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt, un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tajā mājoklī. No ķeizara Augusta bija iznākusi pavēle pierakstīt visus valsts iedzīvotājus. Katram bija jāiet uz savu cilts pilsētu. Arī Jāzepam bija jāiet uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu. Marija bija jāņem līdzi. Ceļš bija tāls. Marija gaidīja bērniņu. Ceļot kļuva arvien grūtāk, bet ķeizara pavēle bija jāpilda. Ar katru dienu iet uz priekšu kļuva grūtāk. Viņiem nebija karietis. Dievu lūgdami Jāzeps un Marija lēnām gāja. Un tad, kad viņi nonāca Betlēmē, visi citi jau bija nonākuši viņiem priekšā. Viņus apsteiguši. Jāzeps un Marija meklēja kādu vietu, kur apstāties, kur pārnakšņot, kur atpūsties. Pēc garā ceļa viņi bija noguruši, pārguruši, bet visas vietas jau bija aizņemtas. Neviens negribēja viņiem dot vietu. Visur viņiem atteica, bet tur atradās kāda vieta, kūtiņā pie lopiem, un pasaules radītājs, kungu kungs, piedzima pie lopiņiem, viņu guldīja silītē. Pravietis Jeseja jau pravietoja sakot, tur nebija nekā ārēji redzama, nebija pils, nebija cietoksnis, tik vienkārši piedzima
Dieva dēls. Viņu guldīja silītē, kuru Marija un Jāzeps aizņēmās no tā nama saimnieka uz kādu īsu brīdi. Vēlāk, kad Jēzus pieaug un sāka sludināt, viņš aizņēmās laivu no Cebedeja dēliem, lai sludinātu no laivas. Pirms savas krusta nāves Jēzus aizņēmās ēzelīti, uz kura viņš iejāja Jeruzalemē. Jēzus sacīja, lapsām ir alas, un putniem apakš debes līgzdas, bet cilvēka dēlam nav kur nolikt savu galvu. Tad, kad Jēzus nomira pie Golgātas krusta, viņa mācekļi aizņēmās klintī izcirstu kapu uz 3 dienām, kur viņi nolika Jēzu. Šī kapa vieta viņam bija vajadzīga tikai uz 3 dienām, jo Dievs viņu uzmodināja no mirušiem. Dievs viņu cēla augšā. Piepildījās tas, ko pravietis Jesaja bija sacījis, pravietojot taisni otrādi. Viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Tad, kad Jēzus piedzima, kad ganiņi bija atnākuši redzot, kas tad ir noticis, viņi ticēja eņģeļu vēstījumam, kad viņi nāca un apskatījās. Tad, kad austrumzemes gudrie bija aizgājuši, kad viņi bija zemojušies Jēzus priekšā un atnesuši zeltu, vīrāku un mirras, viņu pielūguši. Viņi sekoja zvaigznei, un zvaigzne viņus vadīja līdz Betlēmei. Tad, kad gudrie bija aizgājuši, tā kunga eņģelis atkal parādījās Jāzepam. Mēs lasām Mateja evaņģēlijā 2. nodaļā, sākot ar 13. pantu. Tur rakstīts, bet kad tie bija aizgājuši, redzi, tā kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja, celies, ņem bērnu un viņa māti un beidz uz Ēģipti, un paliec tur, kamēr es tev to teikšu, jo Herods meklē bērnu nokaut. Tad viņš cēlās, ņēma bērnu un viņa māti naktī un bēga uz Ēģipti, un palika tur līdz Heroda nāvei, lai piepildītos tā kunga vārds, runāts ar praviešu muti no Ēģiptes, es savu dēlu esmu aicinājis. Skanēja eņģeļa sacītie vārdi, celies, ņem bērnu un viņa māti un beidz uz Ēģipti, un paliec tur, kamēr es tev to teikšu, jo Herods meklē bērnu nokaut. Eņģelis sacīja, jūs šeit vairs nevarat palikt ilgāk. Atkal viņiem draudēja briesmas. Ķēniņš Herods bija nodomājis nogalināt visus jaundzimušos zēnus. Viņiem bija steigšus naktī jābēg projām, jādodas tālā ceļā uz Ēģipti. Viņi varbūt paņēma pašu nepieciešamo un bēga. Un ceļš līdz Ēģiptei bija apmēram 600 kilometrus. Heroda zobens daudzus skāra, bet Dievs pasargāja viņus. Viņi dzīvoja Ēģiptē līdz Heroda nāvei. Pravietis Jesaja savu svēto gāru jau pirms 700 gadiem bija rakstījis taisni otrādi. Viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš, mūsu glābējs, viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, par Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Šodien, brāļi, māsas, turēsimies pie Jēzus. Pie Jēzus,
kuram nav ārīga nekā redzama, pie tā, kura rokās ir nagu rētas, kurš atnāca kā kalps, lai kalpotu. Viņš nav izpušķots ar ārēju košumu, viņš ir lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, viņš ir miermīlīgs. Viņš ir vienīgais, kurš mira mūsu grēku dēļ, viņš nesa mūsu sērgas, viņš nesa mūsu ciešanas, mūsu sāpes, viņš spēja tev un man, mums līdzi just, viņš spēja mums piedot mūsu grēkus, viņš vienīgais mūs var ievest savā debesu godībā. Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Cilvēki novērsās no viņa. Viņam nebija nekā ārīgi redzama. Viņš bija audzis izkaltušā zemē, bez kāda izskata, bez kāda skaistuma. Bet viņš ir vienīgais, kurš nāca, lai uzņemtos pasaules grēkus, nastas, sāpes uz saviem pleciem, lai atdotu sevi. Un pravietis Jesaja 53. nodaļā 11. pantā rakstīja, no dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam, ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Tā kā Jēzus bija daudz cietis, daudzām grūtībām gājis cauri jau no pašas dzimšanas, viņam radās panākumi pa pilnām. Viņš ir žēlsirdīgs, viņš ir no sirds pazemīgs, viņš saprot to, ka mēs mūsu dzīvēs ejam cauri, ko mēs piedzīvojam. Dažkārt atstumtību, noraidījumus, izsmieklu, pazemojumus, sirdsdēstus. Jēzus mūsu kungs visu to saprot. Viņš tam ir gājis cauri. Jēzus saka, es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Jēzus mūsu kungs, viņš pieņem katru cilvēku, kas nāk pie viņa. Viņš iežēlojas, viņš saprot. Viņš redz, kas notiek cilvēku sirds dziļumos. Viņam rūp, viņš var palīdzēt. Viņš ir sāpju un ciešanu vīrs, mūsu patiesais glābējs, Dieva sūtītais Mesija. Mēs lasām evaņģēlijos par mūsu kunga Jēzus Kristus kalpošanu. Mateja evaņģēlijā 9. nodaļā 36. pantā rakstīts, un kad viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds viņam iežēlojās par tiem, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gan. Kad Jēzus redzēja, viņš bija ar šo kalpa sirdi, viņš redzēja šos cilvēkus, viņš redzēja ļaužu pulkus, viņam sirds iežēlojās par viņiem, viņš raudāja, viņš juta viņiem līdzi, jo viņi bija novārdzināti, viņi bija atstāti kā avis bez gana, kas iet pazušanā. Jēzus no sirds iežēlojās par viņiem. Mateja evaņģēlijā 14. nodaļā 14. pantā lasām, un Jēzus izgājis, redzēja daudz ļaužu, un viņam sirds iežēlojās par tiem, un viņš dziedināja viņu neveselos. Viņš redzēja daudzus slimojam, daudzus ciešam, kas viņiem palīdzēs. Jēzus sirds par viņiem iežēlojās, viņš dziedināja viņus, Jēzus apžēlojās par tiem. Un šodien mēs arī varam nākt pie mūsu kunga ar savām sāpēm, ar savām slimībām, ar savām ciešanām. Jēzus nenoraidīs. Viņš mūs pieņems, viņš līdzi jūt, viņš saprot, viņš spēj palīdzēt un dziedināt. Mateja evaņģēlijā 15. nodaļā 32. pantā rakstīts, un Jēzus pieaicināja savus mācekļus sacīja tiem, manas sirds iežēlojas par šiem ļaudīm, jo tie jau 3 dienas pie manis palikuši, un tiem nav ko ēst. Es negribu tos nēdušus atlaist, ka tie ceļā nenonīkst. Jēzus iežēlojās. Viņš redzēja, ka viņiem vajadzīgs ēdiens, ka viņi nav ēduši, ka viņi ir izsalkuši. Mēs redzam,
kāda ir mūsu Kunga, Jēzus Kristus žēlastība. Marka evaņģēlijā 6. nodaļā 34. pantā lasām, un Jēzus izkāpdams malā redzēja daudz ļaužu, un sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija kā avis, kam nav gana, un viņš sāka tos daudz mācīt. Jēzus mācīja cilvēkiem Dievu vārdu. Viņu iekšējiem cilvēkam bija vajadzīga garīgā maize. Jēzus mācīja viņiem Dievu vārdu. Šodien, paldies Dievam, mums ir viņa vārds atstāts. Lasīsim to, stiprināsimies ar to, lai mēs labāk varētu pazīt savu Kungu, savu glābēju. Jēzus mēs lasījām, pabaroja, dziedināja, mācīja, jo viņš līdzi jūta. Viņš iežēlojās. Viņš mūsu Kungs. Tāpēc pravietis Jesē rakstīja, kas tad nu tic mūsu sludināšanai? Kam ir atklājies tā Kunga elponis? Viņš, tā Kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvasi, kā saknes atzarojums izkalpušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Taisni otrādi. Viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Bet mēs lasām tālāk, viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Un brāļi, māsas, šajā Ziemassvētku laikā raudzīsimies, tversimies pie mūsu Kunga, pie mūsu glābēja, kurš uzauga izkaltušā zemē, kurām nebija nekāda ārēja skaistuma, izskata, kurš bija nicināts, no kura labākie ļaudis vairījās, vīrs, kuram nebija svešas sāpes, kurš bija norūdīts ciešanās. Varbūt tu ej cauri dzīves ielejā. Jēzus vēlas būt tavs labākais draugs. Viņš tevi sapratīs tā kā neviens cits. Varbūt šajos Ziemassvētkos neviens tev nepasniegs dāvanu, bet apostols Pāvils rakstīja 2. korintiešiem 9. nodaļā 15. pantā, bet paldies Dievam par viņa neizsakāmo dāvanu. Bet paldies Dievam par viņa neizsakāmo dāvanu. Dievs Jēzu Kristu dod šo brīnišķīgo dāvanu, savu dēlu, Jēzu Kristu, neizsakāmu dāvanu, mūžīgās dzīvības dāvanu, savas klātesamības dāvanu, grēku piedošanas dāvanu, svētību dāvanu. Paldies Dievam! Viņš mums devis neizsakamo dāvanu, savu dēlu, Jēzu Kristu. Tāpēc turēsim to dziļi savās sirdīs. Un pateiksimies Dievam vienmēr par to, ko viņš mūsu dzīvēs ir darījis. Turēsimies pie Jēzus, kurš nomira pie Golgātas krusta, kurš ir norūdīts ciešanās, kurš nesa mūsu grēkus, kura brūcēs mums ir dziedināšana. Viņš gaida katru, kurš nāks pie viņa. Viņš drīz nāks. Visi ceļi locīsies viņa priekšā. Visi atzīs, ka viņš ir kungu kungs. Un mēs pielūgsim viņu. Un godināsim viņu un slavēsim viņu. Es vēl lūkšu Dievu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu svēto vārdu. Mēs Tev pateicamies, kungs. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka Tu devi pravietojums ilgi, pirms Tavs dēls nāca kā bērniņš šajā pasaulē. Paldies, ka mēs varējām pārdomāt praviešu Jesejas teiktos vārdus caur Tavu garu inspirāciju. Paldies Tev, Jēzus, ka Tu esi mūsu glābējs.
Tev nav nekā ārīgi redzama, krāšņa, bet Tu esi mūsu glābējs, Tu esi mūsu kungs, Tu esi mūsu pestītājs. Un mēs gribam Tev uzticīgi kalpot, un mēs gribam Tev sekot. Kungs, Jēzu, palīdz mums un Tev uzticīgiem. Un es Tev lūdzos, kungs, Jēzu, aizskar katru cilvēku. Tu redzi, šodien ar kādām vajadzībām viņš ir nācis. Varbūt kādam ir smaga slimība, varbūt, kungs, kādam ir liela noskumšana, finansiālas grūtības. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mūsu Dieva dotā dāvana, mūsu glābējs, mūsu kungs. Tu spēji atrisināt mūsu ikdienas situācijas. Tu esi mūsu lielais ārsts, kas spēj dziedināt un palīdzēt. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu spēji iepriecināt, ka Tu spēji sūtīt cilvēkus, labus cilvēkus, kas viņus atbalstītu, kas viņus iedrošinātu. Paldies Tev, Jēzu, ka Tev viss ir iespējams. Palīdz, kungs, Jelgavas draudzē turēties pie Tevis, kungs, pie Tavu vārdu, pie Tavas patiesības. Paldies Tev, Jēzu, Tavu svēto vārdu. Amen. Amen. Ziņojumiem,
brāļi māsas 24. decembrī 16. Visi mīļi gaidīt uz dievkalpojumu. Sludinās bīskapa vietnieks, mācītājs Edgars Kodiņš. Nākošajā svētdienā sludinās brālis Lauris Starters, kur es jau pazīstu vairāk kā 25 gadus, ar kur kopā mēs studējām teoloģiskajā seminārā. Lūdzu, nāciet uz dievkalpojumiem. Mēs 4. janvārī kādas lūdzu. Mēs vēl trešdien lūkšanas sapulci, ko jūs zināt, cikos? 5:30. Mēs piecelsimies vēl, noslēgsim dievkalpojumu un lūksim, kā Jēzus mūs mācīja lūgt tā sacīdami: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Amen. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī un pasargā, ejiet ar mieru.